Vien košāk un krāsaināk par rudeni var būt tikai mākslinieckās izpausmes. Mākslinieki izkrāso mūsu apkārtnējo vidi. Viņi atdzīvina mūrus, viņi atdzīvina ielas un vienkārši dod mums tādu fantastisku iespēju baudīt apkārtnes skaistumu. Un tāpēc nevelti es šodien esmu atbraukusi uz pilsētu, kas caur mūziku un mākslu veido bērnu un jauniešu personības, kā arī izkrāso savu apkārtnējo vidi. Draugi, es iesaicinātu Priekulē. Labdien! Labdien! Čau, meitenes! Čau! Mēs šobrīd atrodamies pie Priekulas mūzikas un mākslas skolas un arī blakus praktiski svaigi nokrāsotai jaunajai sienai. Vai jūs varat vairāk pastāstīt par šo projektu? Nāc piedalies. Jā, šis projekts notiek katru gadu, tieši pirms skolas, tā kā ievirza bērnus skolā iekšā jau. Jā. Bet tādā veidā tā radoši, darbojoties, iesildoties. Jums pašām patīk šī projekta? Jā, ļoti. Kad šis raidījums būs ēterā, skola diemžēl jau būs sākusies. Kādi jums vispār ir plāni tieši mākslas un mūzikas skolai ar jauniem projektiem skolas sākumā? Skolas sākumā mums nepārtraukti notiek pilsētā paši par sev visādi pasākumi, kur arī skola iesaistās. Jā. Un tāds jauns pasākums, kas varētu interesēt arī no citurienes cilvēkus un jauniešus īpaši. Mums šai pašai ēkai būs no otras puses tādi vēl tukšie laukumi, kas nav apgleznoti. Un tur mums tā kā taps dusmu siena. Tajā būs baloniņi uzpildīti ar krāsu, un tad varēs savus dusmas izgāzt kārtīgi uz sienas. Skolotāji tā droši vien būs ļoti raiba siena. Jā, tā noteikti būs raiba siena, bet mēs tā esam ļoti koši un ļoti krāsaini cilvēki. Ne tikai mākslinieki, bet arī mūziķi. Un mēs arī no tās sienas tad izveidosim skaistu gleznojumu. Vai jums ir bijuši līdzīgi citi šādi projekti? Mums notiek katru gadu, jā. Katru gadu? Kādu bija pagājuši gadu? Bija pie slimnīcas, bija riktīgi funky, bija riktīgi cool. Jā, man pagājuši gadu bišķiņ labāk patīk, jo te ir tāda vairāk kā improvācija. Tur bija vienkārši uzzīmēts viss un tad wow, riktīgi krāsaini un cool. Kā jums vispār pašām patīk šis radošais darbs? Manuprāt, ka šis ļoti interesanti, jo te tagad ir kaut kas krāšanas un kaut kas košs. Tagad būtu vienkārši plika palēka siena. Es pamanīju par to, ka katru gadu mums ir kaut kāds tāds abstraktīvs stils, jā. Protams, tas ir daudz labāk par vienkārši pelēkajām, netīrām sienām, un tas tā labi atspoguļo vispār tāds mākslas mūzikas skolas tādu stiliņu. Sanāk, ka mēs vienkārši paši izkrāsojam savu dzīvi, un tad viņi paliek raibāk un krāsaināk. Jā, es domāju, ka šāda veida darbos var vienmēr ielikt kaut ko no sevis, kaut kādu improvizāciju, vienmēr var pamanīt sevi. Vai jūs aicināt jauniešus tikai no Priekulas, arī no visas tiem kursiem, vai piemēram visas Latvijas piedalīties? Pilnīgi noteikti no visas Latvijas. Tā mums tagad jau ir sācies online notiekošs konkurss ar Priekulas ikara tēmu. Un šogad šim konkursam jau ir 10. gada diena. Un bērni var piedalīties no visas Latvijas, no ārzemēm, vienkārši online iesūtot savus darbiņus. Un kāda tad būs tā balva? Galvenā balva ir tāda, par cik Priekulas ikars ir Priekulas leģenda un ir iemājojis šeit un aicina arī turistus uz šo vietu, tad galvenā balva ir lidojums ar kādu no lidaparātiem. Wow. Tam galvenajam vinnētājam. Man iedeva krāsu, tādu ļoti smuku tumšu zilu. Man būs kas skaistot. Reāli māksliniekot. Kontūrs.
Jā, bet tā labi sanāk. Jā, zini, tad domāju, pie mums nāk tā kā uz Es dzīvoju kaut kā 2 stundas attālumā, bet, Jā, Kas jums tā tur par leģendu? Man kaut ko stāstīja. leģenda. Jā. Tu domāji, ka? Jā. Paklaut, tikai man varbūt aizdes parādīt. Jā, droši. Nu, jā, šeit ir tā vieta, pa ko es tev gribēju parādīt, jā. Un šeit ir attēlots Priekuls ikars tādā abstraktā, bet, tur ir daļa patiesības. Ja, piemēram, šeit visa pasaule ir attēlota kā Priekula, ir pazīstamas celtnes, piemēram, Zviedru vārti, Priekuls baznīca un Priekuls tornīts. Un šeit ir tas pats vīrietis, Priekuls ikars. Nu kā? Jūs to zīmējāt paši? Šī ir instalācija no mākslas skolas, bet tad, kad tā bija uzkrāsota, es vēl tur negāju. Skolotāji, kāda tad īsti bija tā leģenda? Leģenda ir tāda, kad Priekuls barons savam kalējam uzdeva uzdevumu izkaut spārnus un laisties no šīs baznīcas torņa lejā. Vai tas ir iespējams vai nav iespējams? Un kalējs, protams, apgalvoja, ka tas ir iespējams, jo viņam patika visu kaut ko izgudrot. Un tad viņš no tās smailes, viņš tajā smailē bija starp citu to bumbu uzlicis. Tagad tur ir gailis. Tas bija senos laikos. Viņš no tās lodes laidās. Nolidoja 2 verstas. Tas ir gandrīz 2 kilometri. Un krītot salauz kāju, bet pats lidojums ļoti labi izdevās. Un viņš bija veicis savu uzdevumu. Parādījis, ka vispār cilvēki var lidot. Tas, protams, bija kaut kāds apvērsums vispār cilvēcei kā tādai, jo tas bija kaut kas unikāls. Cilvēks lido, ka vispār cilvēks pa gaisu lido. Un tas bija tāds liels šoks daudziem. Pēc aprakstiem ir minēts tas, ka cilvēki, kas bija šeit ieradušies apskatīt, kā notiks lidojums, pat esot krituši gar zemi un lūguši Dievu, lai tikai tas nelabais nenāk vairs ārā no zemes. Tas, protams, mūsdienās ir tāds liels, ko pavīpsnāt, bet tajos laikos tas tā bija. Un tāds ir fakts. Paldies, meitenes, paldies skolotāji par foršo uzņemšanu, par gan gleznošanu, gan arī par šo leģendu. Es ļoti daudz ko uzzināju. Jūs tiešām paldies, ka jūs tāda esat. Man tagad manā Dienvidkurzemes ceļojuma kartē ir vēl viens virsiņš ielikt pie Priekulas. Paldies, ka jums tā forši te gāja. Jūs jau zināt, un ja arī vēl nezināt, tad Priekulē ir tā vieta, kur mājo prieks. Mums tāds Mājo teiciens. prieks, nopietni? Jā, prieks mājo Priekulē. Cool.